Labdien! Gribas teikt tā, ka pēc tik intensīvas diskusijas šeit iedarētos Raiņa vārdi, ka pastāvēs tas, kas mainīsies, ka mums cilvēkiem iepakojumam un produktiem ir jāmainās, lai radītu veselīgāku un ilgspējīgāku nākotni. Un ilgspējīga pārtikas sistēma, es teiktu, ir tāds galamērķis mums visiem, kur mēs dodamies, un arī viens no iemesliem, kāpēc mēs esam šeit šodien. Un savas prezentācijas laikā iepazīstināšu tad ar šo ļoti skaisto garo nosaukumu Eiropas Inovāciju tehnoloģijas institūta zinātņu un inovāciju kopienas Eat Food darbību un kā mēs varam pārvērst drosmīgas idejas ilgspējīgos risinājumos arī saistībā ar iepakojumiem. Bet kā tomēr zinātniekam pāris fakti arī no mūsu puses, ko no Eat Food puses, kad ir jākoncentrējas mūsu tāds secinājums uz patērētājiem, ka mūsu jaunās tādas aktualitātes liecina, ka patērētāji ir ieinteresēti un ir gatavi uz ilgspējīgākiem risinājumiem, arī pārstrādājumā pārtiks lauciņā, un pēdējo 6 mēnešu laikā viņi jau ir iegādājušies produktu aizdomājoties, vai tas tiešām produkts ir ilgspējīgs, vai produkts ir pārstrādājams. Taču jāņem vērā, ka līdz ar šo vēlmi izzināt un tiekties pretī ilgspējīgiem pārstrādājumiem iepakojumiem rodas šaubas, kā jau iepriekš runāju arī par šo zaļmaldināšanu, ka ir pārāk daudz informācijas un dažādas informācijas un marķējumi, un tad zūd šī uzticamība. Jo kā jau patērētājs, viņam iepakojums un šie atkritumu šķirošana ir viena no ikdienas mazākajām lietām, par ko viņš neaizdomājas, tā ir vienkārši lieta, ko viņš dara automātiski. Līdz ar to viņai tai informācijai jābūt ļoti vienkāršai, saprotamai, un ļoti bieži var teikt, mums ir jābūsto viņa ar atkārtotu informāciju par it kā mums vienkāršām lietām. Tāpēc mums ir tāds izvilkums, ka patērētāji ir ieinteresēti par ilgspējīgiem materiāliem un pārstrādājumiem, iepakojumiem. Un šobrīd ir tas laiks, ka viņiem arī ir lielāka šī empātija par šo ilgspēju un par vidi un par cilvēku veselību, kas ir jāizmanto, var teikt, mūsu uzņēmumu zinātnieku labā. Paralēli tam Eat Foods arī ir paskatījies, kādi varētu būt šīs ievirzes pārstrādājumā iepakojumā, un kas mūs tā kā virza kā tādu dzinējspēku. Tad viens tas ir paši patērētāji, ka viņu vēlme uz jauniem risinājumiem un gatavība iegādāties kaut ko, kā arī, protams, normatīvie nosacījumi, likumdošanas maiņas, un arī rodas jaunas inovācijas, jauni produkti un preces un risinājumi. Tad šeit tikai ir tāds kā krustpunkts, ko tad īsti darīt, ka mēs visi kaut ko darām, mēs visi gribam ko labāk, bet īsti beigās paliek tā, ka katrs dara savu un gala risinājums nav nekāds. Tāpēc mums ir jāizmanto, var teikt, šīs aktualitātes mūsu labā, lai izglītotu par pārstrādājumu pārtiku un mēģinātu strādāt ar konkrētām patērētāju grupām no sava lauciņa. Un tad varbūt rodas tāds jautājums, kā tad īsti Eat Food šeit iedaras un ko tad mēs varam darīt. Tad par Eat Food. Eat Foods ir pasaulē lielākā un dinamiskākā pārtikas inovāciju kopiena, un mūsu mērķis ir pātrināt dažu inovācijas un inovatīvu produktu risinājumu gaitu, lai radītu produktus un pakalpojumus veselīgākus un ilgspējīgākus mums visiem. Un mēs esam ieguvuši šo vietu darbojoties uz 3 principiem. Viens, tas ir pilnīga sadarbība ar visām iesaistītajām personām. Līdz ar to mēs strādājam ar visiem, var teikt, ar patērētājiem, uzņēmumiem, zinātniekiem, sabiedrību un uzklausām visas puses, jo galvenais ir šīs atgriezeniskās saites, lai visu, ko mēs darām, gūst visi iesaistītās puses labumu, kas veido mums šo tādu kā iekļaujošo sadarbības modeli, ka jebkurš, kas iesaistās, jebkura inovācija, kas tiek radīta, netiek radīta inovāciju pēc, ka mūsu mērķis ir radīt to, lai no tās gūst labumu pilnīgi visi. Un pats svarīgākais kritērijs mums ir radīt ietekmējošus, spēcīgus rezultātus. Līdz ar to šis vārds impact mums, var teikt, visur Eat Foodā skan virsū, līdz ar to, ja mēs varam radīt kaut ko ļoti ietekmējošu, Eat Foods ir gatavs to atbalstīt.
Un mēs darbojamies uz misiju tādus vadības veidu, un mums ir 3 galvenās misijas, kas ir sabalansēts un veselīgs uzturs, ilgspējīga pārtikas sistēma un riska mazināšana drošai un nostiprinātai pārtikas sistēmai. Ko tad attiecīgi mēs tālāk iedalām un darbojamies noteiktās prioritātēs, kurās arī ir reģeneratīvā lauksaimniecība, proteīnu diversifikācija un arī tieši strādājot ar iepakojumiem, marķējumiem un caurskatāmību, kā palīdzēt patērētājiem un uzņēmējiem savstarpēji savienoties un gūt labumu abiem. Un kā jebkura kopiena, mūsu spēks ir mūsu visos biedros, un tādu mums Eiropā ir ļoti daudz. Mēs stiprinam ļoti daudz industrijas pārstāvjus, zinātniskos institūtus, nevalstiskās organizācijas un arī universitātes. Un varbūt tas viss liekas tā ļoti daudz un apņomīgi, bet īsti nav skaidrs, ko tad mēs darām. Tad mūsu darbība iedalās vairākos sekcijās. Viens ir izglītojošais sekcija, kurā mēs palīdzam veidot programmas, izglītojošus materiālus. Pirmkārt, dodam ziņas par to, kas notiek Eiropā, pasaulē, Latvijā, inovāciju un attīstības ziņā, dodam tiešsaites bezmaksas lekcijas no speciālistiem, zinātniekiem un uzņēmumiem. Var piedalīties izglītojošās programmās, kurās mēs apmācām gan zinātniekus, gan uzņēmumus, jaunu uzņēmumus un sabiedrību, kā arī palīdzam jaunu uzņēmumiem pātrināt inovatīvu produktu risinājumus, sadarbojamies ar studentiem, kas var palīdzēt ģenerēt šīs inovatīvās idejas, un ar uzņēmumiem, izglītojot viņus, apmācot un palīdzot viņiem atrisināt viņu problēmas, un savienojam kopā tad ar visiem pārējiem mūsu kopienas biedriem. Un, protams, ar sabiedrības līdzdalību, kad mums ir ļoti cieši kontakts ar sabiedrību, mēs prasam tās viedokli konkrētām grupām, kādi viņām ir ieteikumi, un varbūt mēs varam atrast jau kaut kādas idejas no viņu puses, ko pielietot. Līdz ar to šeit notiek šie visa atgriezeniskā saite ar visiem iesaistītajām daļām. Un arī mēs strādājam uz reģionu attīstību, ka mēs izplatāmies pa reģioniem un konkrētām valstīm, tāpēc varbūt līdz šim brīdim liekas viss tas tāds ļoti tāls, eiropisks un Latvijā netaustāms. Tad ar prieku mēs varam teikt, ka mēs esam šeit pat Jelgavā, esam ļoti taustāmi, un mums ir pārstāvniecība Latvijas Biozinātņu tehnoloģiju universitātes telpās. Mums ir ļoti spēcīga komanda ar sadarbības partneriem, kas ir Latvijas Inovāciju un attīstības aģentūra un Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs. Un mūsu komandā ir ļoti spēcīgs dzinējspēks profesora Sandra Muižniece-Brasova. Un mēs darbojamies no dažādiem sektoriem un izplatām ziņas, kas nāk mums no Eiropas, uzklausām mūsu latviešu uzņēmumus, studentus un cilvēkus, lai te veidotu atgriezenisko saiti šeit un tad nodotu to tālāk. Viens no mūsu arī uzskatījuma mērķiem ir veidot šo nostiprināto kopienu šeit Latvijā ar mūsu uzņēmumiem sadarbības partneriem. Mums ir lieli un cēli plāni, kā to darīt. Un es teiktu tā, ka mēs tīri tā tukši nerunājam šeit pat, ka mums vienmēr uzreiz ir piedāvājums, ko mums darīt. Jo šodien mums ir ļoti daudz uzstājas dažādas personas un pārstāvji ar viedokļiem, un var rasties varbūt jaunas idejas vai kādi izaicinoši jautājumi, kurus mēs varētu likt lietā. Un Aid Foodam uzreiz ir projekts vietā, kurā var piedalīties. Šis projekts var iedalās divās daļās. Mēs varam iet tādu lielāku, cēlāku un nobriedušāku ceļu, izvēloties sadarbības programmu vai iet individuālā projektā. Un turpmāk pastāstīšu īsāk par katru no iespējamām versijām. Sadarbības programma tā ir vērsta uz mūsu misijām, uz šo sabalansēto uzturu, ilgspējīgu pārtikas sistēmu un riska mazināšanu pārtikas sistēmās. Burtiski, ja mums, uzņēmējiem, zinātniekiem, institūtiem, rodas ideja, kā mēs varam palīdzēt mūsu sabiedrībai, kā mēs varam palīdzēt, piemēram, tieši ar pārstrādājumu iepakojumu popularizēšanu vai kādu jaunu izveidi, kādu jaunu pārstrādes posmu pielikt klāt vai atņemt nost, tad mēs varam iet šo ceļu, sadarboties savā starpā, iesaistīt citu valstu arī pārstāvjus un
izveidot kādas izglītojošas programmas, projektus, vai mums ir ideja, kā mēs varam izveidot jaunu, varbūt, tehnoloģiju, pieeju, tad mēs varam iet šo ceļu un izvēloties sadarbības programmu. Aid Foods dod finansiālu atbalstu un savu kopienas atbalstu, un šī ir 2 gadu ilga programma, atbalsta programma, kura vēl pēc veiksmīga risinājuma var iet 3 gadus. Un šeit ir ļoti svarīgi, ka ir jābūt 2 organizācijām. Ideālā versijā tas ir pētniecības zinātniskais institūts ar kādu industrijas pārstāvi, plus ir svarīgi arī piesaistīt kādus no citas valsts, lai mēs apvienotu spēkus tādā spēcīgākā projektu izveidē. Un šis ir ļoti svarīgi, kad tieši uz šo ietekmes faktoru var teikt visu, ko mēs darām, ka mums ir jāspēj pārliecināt šo finansētāju devēju, ka mēs spējam radīt ietekmējošas pārmaiņas mūsu sistēmā. Šajā gadījumā, jebkurā iespējamā virzienā, vai tas ir patērētājs, vai tas ir uzņēmējs, pārstrādes uzņēmums, un tādā veidā mēs varam darboties uz šo programmu. Ja tas liekas kaut kas pārāk liels un pārāk sarežģīts, varam izvēlēties individuālo projektu, kas strādā uz konkrētu vienu specifisku lietu, kā piemēram uz pārstrādājumu iepakojumu. Ka mēs gribam to uzlabot, mēs, piemēram, gribam komunicēt tieši ar sabiedrību, mēs gribam izveidot projektu, tādu workshop programmu tieši ar, piemēram, ministrijas pārstāvjiem, Zinātnisko institūtu un pārstrādes uzņēmumu un izglītot patērētājus. Un te mēs izveidojam pilnīgu apmācības programmu, kas koncentrējas tikai uz pārstrādājumu iepakojumu. Un tad mēs ejam dziļāk iekšā šajā pārstrādājumā iepakojumā, mēģinām saprast, kā mēs varam palīdzēt izglītot šos cilvēkus. Paralēli Aid Foods jums dod apmācības kursus, dod iespējas kontaktēties ar visiem Eiropas pārstāvjiem, jaunu uzņēmumiem un lieliem uzņēmumiem, ko viņi dara, un viņi var palīdzēt izveidot šo projektu. Un šis projekts ir īsāku laiku, tas ir līdz 18 mēnešiem, arī ar ļoti labu finansiālu atbalstu, un ir vajadzīgas šobrīd jau izsver tikai uz 2 organizācijām, pat arī vienas valsts ietvaros tas var notikt. Un ir ļoti svarīgi šeit darīt to, ka arī šis ietekmes faktors, cik mēs spējam būtiski ietekmēt un uzlabot procesus. Šīm abām programmām jāmin tas, ka ir ļoti labi pieteikšanās periodi. Šobrīd nākamais uzsaukums ir jūlijas 11. Un ja mēs nepaspējam vēl apvienoties, sakrāt idejas, tad nākamais pieteikums ir novembrī, un vēl būs 2 pieteikumi nākamajā gadā. Un ja mums neizdodas pieteikties ar pirmo reizi, mēs varam atkārtot startēt ar jaunu ideju. Līdz ar to ir iespējas iztestēt dažādus virzienus, kā mēs varam palīdzēt. Un priekš vairāk informācijas, lai iegūtu par šiem projektiem un darbībām. Un jūs droši varat uzrunāt mūsu pārstāvjus, rakstīt mums, un mēs mēģināsim saprast, vai jūsu ideja ir šī projekta ietvaros. Varbūt jūsu ideja dara kādam citam no mūsu projektiem, jo tādi mums tuvojas ļoti daudz visos iespējamos virzienos. Un šeit ir QR kods, es nezinu, vai strādā, var pārliecināties, ja strādā. Tas aizvedīs jums uz tieši šo konkrēto projektu lapu, kurā tad varēsiet iegūt informāciju un arī webināru pieejas detalizēti, kas kā notiek projekta ietvaros. Un arī šeit arī vairāk informācijas šis QR kods aizved pie mums, pie mūsu pārstāvniecības, ka jūs varat aizpildīt un sekot mums, un tad mēs drīzumā jums sāksim sūtīt ziņas par visiem iespējamiem konkursiem, projektu uzsaukumiem un pasākumiem, kas tiek plānot šeit Latvijā, Aid Food ietvaros, un jūs varat kļūt par mūsu biedru. Un es jūtu, ka es tā diskusijas ietvaros ļoti steidzīgi visam eju cauri, un es esmu jau nonāks pie mūsu gala slaida. Varbūt laiks mums būs vairāk jautājumiem no jūsu puses. Paldies! Paldies Ilzai!